Lai gan tā gluži nav Venēcija, šī apkārtne nav arī diezko jaunāka par Rīgu. Kaut gan pilsētas tiesības Olainē piešķirtas tikai pirms 50 gadiem, un daudzu apziņā tā joprojām ir pelēka padomju kastīšu pilsēta. Taču šodien Olainē ir iespējams atrast arī ļoti daudz ko interesantu. Runājot par ķīmiju mūsu republikā, visbiežāk min Daugavpili un Valmieru. Drīzām pievienosies arī Olaine. Vārds Republikas valsts zinātniski pētniecisko darbu koordinācijas komitejas priekšsēdētājam Biedram Ramanim. Agrāk mēs vienmēr lietojām formulu. Komunisms, tas ir padomju vara plus visas zemes elektrifikācija. Tagad decembra plenums šo formulu papildināja. Plus visas zemes ķimizācija. Tik pacilātā gaisotnē purvā Rīgas Jelgavas dzelzceļa malā 60. gadu sākumā noris ķīmiķu pilsētas Olainas celtniecība. Toreiz šeit nebija ne kārtīgu ielu, ne baznīcas un tirgus laukuma, vien pārdesmit baraku kūdras fabrikas strādnieku ciematā. Toties kūdra bija lēts kurināmais, bet Jelgavas un Rīgas tuvums varēja nodrošināt darba spēku jaunceļamajām rūpnīcām Rūpnīcu ielā. Pirmā, kas tika uzbūvēta, bija Līmes rūpnīca, kuru uzbūvēja 1959. gadā. Un 65. gadā šis te pirmais centrālās laboratorijas korpus tika nodots eksploatācijā. Un tā toreiz saucās Latvijas ķīmisko reaktīvu rūpnīca, kura tad sāka ražot bioķīmiskos preparātus un dažus jaunapmaiņas sveķus. Vēl nesen runājām par to, ka Olainas mežu vidū tiek likti pamati lielam ķīmisku uzņēmumu kompleksam. To vidū arī ķīmisko reaktīvu rūpnīcai. Nesen darba ierindā stājies bioķīmiskais cehs, pats jaunākais Olainē. Pagaidām mēs esam vienīgie, kas ar ķīmiskajiem reaktīviem apgādā Padomju Savienības zinātniski pētnieciskos institūtus un ārstniecības iestādes. Pāris gadus vēlāk uzbūvēja trešo grandiozo rūpnīcu, Olainas farmaceitisko rūpnīcu. Un tāpēc 60. gada beigās visa šī rūpniecība iela tika praktiski apbūvēta visapkārt, visā garumā ar rūpnīcām, ar PSRS valsts mērogā, ievērojamām lielām rūpnīcām. Protams, Olaina tika arī ļoti lamāta, tāpēc, ka viņa piesārņoja apkārtējo vidi un atmosfēra piesārņota. Bet jāatceras vienu, ka ķīmija pati neko nepiesārņo. Piesārņo cilvēku nenovīdība, nevīžība vai godkārība un mankārība. Šeit tika gaisā izmēsts ļoti daudz etiskābes tvaiku, ogļu slāpekļa oksīdu, kas ārkārtīgi piesārņoja atmosfēru. Tajā pašā laikā mēs nošpikojām no ārzemēm ļoti tādu viegli uzbūvējumu skrūberi, pielikām savas idejas klāt, kur varētu no šīm te gāzēm ražot lētas izēvielas lauku mēslošanai. Bet direktors padomāja un atbildēja: beidziet ar savu filozofiju. Pie plāna mēs vienalga to nepiešūsim. Galvenais bija plāns, medaļi, ordeņi, prēmijas. Un tā apkārtējā vide tika piesārņota. Šeit rodas preparāti dzīvo organismu uzbūves pētīšanai, rodas efektīgi līdzekļi cīņai pret mikrobiem. Rūpnīcas aparatūra ražota gan mūsu dzimtenē, gan ārzemēs. Olaine kļūsi par jaunas produkcijas un jaunu cilvēku pilsētu.
Kā auga Olainas jaunā paudze, varam uzzināt no pirmavotiem, jo mūsu raidījuma režisora Liene ir Olainas iedzimtā un krietnu daļu no savas dzīves pavadījusi pilsētas centrā, 9 stāvu namā Zemgales un Zeiferta ielu krustojumā. Šī māja esot uzcelta 1967. gadā, kad Olaina ieguva pilsētas tiesības. Ar šo bildi mēs atgriežamies Ļeņina ielā. Es laikam varu teikt, ka es esmu šīs pilsētas iedzimtais vistiešākajā vārda nozīmē. Tā mana bērnības zeme, viņa ir varbūt, zināmā mērā, ļoti padomiska. Tie nebija tikai ielu nosaukumi, kas toreiz šī bija Ļeņina iela, blakus bija Mendeļejeva iela, kas varbūt nav padomisks nosaukums, bet ir tipiski Ķīmiķu pilsētā raksturīgs. Šeit lielākā daļa iedzīvotāji bija saistīti ar ķīmijas rūpniecību. Mēs, tie mani klases biedri un skolas biedri, gandrīz visi bijām ķīmiķu bērni. Vecāki strādāja ļoti dažādās ķīmiķu profesijās. Ķīmija arī skolā šeit tika ļoti uzraudzīta, lai mēs viņu mācamies, un ķīmija šeit bija visur. Un jāsaka godīgi, arī gaisā dažādos vairāk vai mazāk nepatīkamos aromātos. Diemžēl tajos laikos tā bija ikdiena. Šeit dzīvoja cilvēki no, kā toreiz bija pieņemts teikt, no visas plašās padomju dzimtenes. Un, diemžēl, šādi plašu cilvēku iebraukšana rada arī diezgan tādu fonu, ka nevienam nekas nepiedara un patiesībā visu var laust, plēst un izbradāt. Daļa no šīs pilsētas iedzīvotājiem vienmēr ir bijuši Rīgas sastāvdaļa. Tādā nozīmē, ka visi teātri bija Rīgā, koncerti bija Rīgā. Un mums ļoti daudziem, arī maniem skolas biedriem, daudziem tā dzīve ikdienā bija tāda, ka mēs pa dienu aizgājām skolu, vakarā braucām uz Rīgu uz kaut kādiem pulciņiem. 80. gadu jauniešiem piemēram, bija tāda nerakstīts likums, droši vien jau, ka ne visiem, bet vismaz tiem, kas bija tādi man tuvāk pazīstami, vienmēr bija jābrauc 5. vagonā. Manās sajūtās pilsētā ir vēsture, bet viņai nav senatnes. Pilsēta ir radusies uz purva. Mana bērnība bija visu laiku, tā bērnības skaņa, zināmā mērā, ir nepārtraukta pāļu dzīšana, jo arī šajā milzīgajā 9 stāvu mājā ļoti labi vēl šodien varēja just, kā brauc garām smagie preču vilcieni. Kūdra un šādi dzelteni maisi pie mums un Saudarābijā redzēti krietni biežāk. Olainas kūdras fabrika ar atzīstamu centību mēģina papildināt republikas piedāvāto eksporta preču sortimentu no cenas tīreļiem, bet par kādu cenu? Es atceros, ka šī bija dubļaina pļava, un te šī vietā, kur stāv tagad patreiz tā 5 stāvu ēka, ka tur bija viena liela gara baraka. Gan ar dzīvokļiem, gan ar kantori, gan ar visu ko pārējo. Un apkārt bija dzeloņdrāžu žoks, jo iekšā strādāja arī tepat mūsu kaimiņi, dažādas kategorijas ieslodzītie. Iekšā varēja tikt tikai caur 2 vārtiem. Iebrauc iekšā vienā būrī, aiz muguras aiztais cietvārtus, tad pārskaita tur, nezinu, ko viņi darīja, kā tur bija, un tad attaisīja iekšējos vārtus un tad izlaida ārā. Tur bija 3 cehi, tur bija liešanas cehs, ekstrūzijas cehs un presēšanas cehs. Ekstrūzijas cehā mēs ražojām caurules, mēs taisījām kanniņas, muciņas, pūdeles, dobeles rūpnicai. Loksnes mēs taisījām no polistirola un sūtījām uz visām ledus skapju ražotnēm iekšēji apdarēji. Daudz jāzina plastmasu un ķīmisko reaktīvu rūpnīcu nākamajiem speciālistiem, gan laborantiem, gan aparātu uzraugiem. Savas darba gaitas Olainas jaunības sāks Republikas 25. gada dienas vasarā pirmajos triecienu celtnes cehos. Kā jūs uz darbu tikāt? Vai nu ar kājām, bija arī autobus. Mums bija nepārtrauktais darba režīms, tad bija 3 maiņas. Tad pirmā maiņa bija 6:00, tad brauc autobus ar šoferi pakaļ, paņēma cilvēkus, atved uz pirmo maiņu, tad, kad viņiem beidzās, atkal veda māju. Visu laiku bija, transports. Ļoti daudz, ja mēs gājām ar kājām, cik te tālu, nav jau tālu. Cauri purvam?
Pa Kājceliņu. Jā, pa Kājceliņu Vai gājām. Mānīšu taka. Jā. Tu biji agrāk šausmies dzelzceļš. Viņiem blakus uztaisīja smuku asfaltēt celiņu. Un tur bija taisni patīkami paiet. Apkārt bažu smaržo svaigi bērzi, dzied lakstīgals, un tu čāpo uz darbu. Maija pēdējā svētdienā laikam. Jā. Visas rūpnīcas kopā, nu tā kā te ir Ķīmiķu pilsēta, mums bija Ķīmiķu svētki. Visādas sacensības bija, un atceros, ka es Vilka virvi. Jā, vienā sacensībās starp cehiem mums bija virves vilkšana. Bet mēs gan toreiz laikam otrā vietā palikām. Liešanas ceha meitenes bija spēcīgāks, lielāks un mūsu vinnēja. Mums sabiedriskā dzīve vienmēr bija. Mēs nekad, kā saka, nesēdējām tikai mājās. Bet es vispār esmu ļoti apmierināta ar savu Olaini. Man patīk. Mums ir apkārt zaļš. Rīga tuvu, Jelgava tuvu, veikali viss uz vietas, varētu teikt. Poliklinika, bērndārzi. Mums ir skaists meža parks tagad izveidots. Veloceliņš līdz Klīves karjerām. Tagad izkāp ārā Olaini dzelzceļa stacijā, jūties gandrīz tā kā Jūrmalā. Lielākā daļa rūpnīcu tagad likvidētas vai mainījušas profilu, bet pasemē saglabājušās patvērtnes, ko ierīkoja 80. gados, kad Padomju Savienība gatavojās atomkaram. Arī zem plasmas pārstrādes rūpnīcas varēja patvērties 600 līdz 1000 cilvēku, un telpai bija 3 izējas. Nu, te jau viss ir uzrakstīts, kā pareizi rīkoties. Tās lētām iekšā elektrība. Jā. Aha. Nu, gandrīz kā klasē. Atompatvērtnes rīkotas ar gaisa filtrācijas iekārtām, lai neiekļūtu gāzes indīgās, lai neiekļūtu radioaktīvās putekļi, apgādāts ar ķīmikālijām, vajadzēja būt pret gāzu injekcijiem. Patvērtne bija domāta trauksmes gadījumam. Lai cilvēki paslēptos un pārdzīvotu trauksmi. Bet tad pēc tam vajadzēja notikt uņu evakuācijai. Noliktava, pārsūknēšanas stacija, sieviešu tualete, vīriešu tualete. Šī ir ļoti svarīga telpa, jo te ir glabāts dzeramais ūdens. Un tad, ja par tām ejām mēs nekur netiekam, tad mums atliek vēl viena cita eja. Arī te ir mazliet gaismas. Olainē ir ap 30 ielu, bet galvenā pilsētas iela ir Zemgales iela, kurai padomju laikā tika dots proletariāta vadoņa Ļeņina vārds. Ļeņina pieminekļa Olainē gan nebija. Zemgales ielai piekļaujas stadions, katoļu baznīca, 2 vidusskolas un mehānikas un tehnoloģijas koledža. Tur atrodas pilsētas dome, muzejs, biblioteka un vēl citas pilsētniekiem svarīgas iestādes. Labi iekārtotas un par daudz dzīvokļu namiem pārtapušas arī rūpnīcu strādniekiem celtās kopmītnes, bet ēkā, kur padomju laikā sodu izcieta brīvi nometinātās personas, tagad atrodas valsts policija. Jāsaka, gods kam gods, 90. gadu beigās, 2000. gadu sākumā šī pilsēta ļoti pārvērtās. Un to pilsētu, kāda viņa bija 90. gadu sākumā, ar to pilsētu, kāda viņa ir šodien, salīdzināt var, jo mājas ir tās pašas, bet vide ir izmainījusies ļoti, ļoti un ļoti. Tāds zīmīgais mirklis laikam visiem pilsētniekiem bija tajā momentā, kad iztīrīja pilsētas kanālu.
Tas pilsētas kanāls ir tādas senas bildes, kur viņu izroka, tad kādu laiku tā skaitījās skaistā vieta, un pēc tam pagāja kaut kādi gadi, kad šeit viena no rūpnīcām ielaida kaut kādu ļoti smirdīgu, teikšu, godīgu zampu. Un tajā mirklī, kad to visu pēc daudziem gadiem iztīrīja, tad ar to mirkli es varu teikt, ka vismaz manās sajūtās šī pilsēta atzima. Tad vienā jaukā dienā, vienā vasarā šeit sāka pļaut zāli, un tā tas lēnām attīstījās, un šobrīd tā ir ļoti jauka, sakopta vieta, kurā ir ļoti daudz labas lietas. Un vēl viena dominanta, kas parādījās, viņa gan ļoti ilgi tika būvēta, tā ir katoļu baznīca, kas arī tiem cilvēkiem, kas šeit nav katoļi, viņi daudziem bija zināmā mērā nozīmīga, jo ar šīs baznīcas būvniecību pat zināmā mērā tika pielikts punkts tai padomiskai, visu noliedzošai sajūtai. Varbūt, ka tie cilvēki uz viņu pat neiet lielumu lielākā daļa, bet tomēr tā sajūta, ka tavā pilsētā ir baznīca, jā, es zinu, ka viņa daudziem ir bijusi svarīga, jo tā rada tādu pabeigtības sajūtu. Zemgales ielas klasiskajā padomju laika kastīšu arhitektūrā savā veidā ierakstīta arī Olainas rūpnīcu vēsture. Divstāvu namus cēlus Kūdras fabrikas saviem strādniekiem, bet daudz dzīvokļu ēkas ir plasmas rūpnīcas un Olainu farmu veikums. 90. kad daļu rūpnīcu slēdza, arī vairākas strādnieku kopmītnes tika pamestas un pat izdemolētas. Tomēr ēkas atjaunoja, un tur atradās mājvieta gan novada domei, gan mākslas un mūzikas skolai un muzejam. Olainai pat labāk esot ap 100 dažādu uzņēmumu un ražotņu, bet pats nozīmīgākais noteikti ir 70. gadu sākumā dibinātais farmācijas uzņēmums Olainu farma. Priecājamies jūs sveikt Olainu farmu jaunajā gatavo zāļu ražotnē, kas sastāv no gatavo zāļu mazo sēriju ražotnes un gatavo zāļu formu izstrādes laboratorijas pirmajā stāvā un nitroforānu ražošanas iecirkņu un analītiskās laboratorijas otrajā stāvā. Mēs ražojam nitroforānu preparātu grupas, furagīna tabletes, furadamīna tabletes, furamāga kapsulas un furasolapacijas. Visi produkti mums ir dzeltenu krāsa. Ir dzelteni produkti, tāpēc mēs izdomājam, ka man ir tāds darba terapijas arī tāda dzeltena forma. Un izdomājam, ka būtu tāda labi, ka mums ir visi viena tāda toni. Un mums ir sākums, un mēs sākam strādāt. Tāpēc mēs gribam parādīt, ka tas ir jaunas iekšķis, mums ļoti patīk, bet tas ir kaut kāds jauns. To, cik svarīgi Olainai ir farmaceitisko preparātu rūpnīca, uzsver arī 3 asinslāses pilsētas ģerbonī – veselības un dzīvības simbols. Bet dzērveņu mētra atgādina, ka pilsētai pamatus lika Kūdras iegūves fabrika. Starp citu, pilsētas ģērboņa autors ir Imants Purviņš. Stāsta, ka gadiem ilgi rūpnīcu strādnieki pusdienas pārtraukumā gājuši lasīt dzērvenes tuvējā Purviņā. Šī veselīgā oga patiešām piestāv pilsētai, kurā ir daudz bērnu un jauniešu. Jāpiebilst, ka Olainē ir bērnu dārza Zīle, Ābelīte, Saulīte, Magonīte un Dzērvenīte, bet vidusskolās tautas deju kolektīvi Dzērve un Dzērvene. Olainas novads ne tikai ķīmija un sports, bet arī 11 skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalību kolektīvi raksturo Olainas novadu. Augustā, kad filmējām Olainai, paralēli tapa arī vietējo jauniešu stāsts par dzīvi pilsētā – Olaina jauniešu acīm.
Nu kā, televīzijā parasti ir pēdējā kadra svētki. Mēs arī esam trāpījuši uz pēdējo kadru, ja vēl ne. Nu, tā varētu teikt. Šodien šis ir priekšpēdējais. Pilsētai tuvojas 50. gada diena. Mēs domājam, ka jauniešiem jāuzdāvina kāda dāvana pilsētai. Un tam jābūt kaut kam radošam, kaut kam, kas nāk no pašiem jauniešiem. Mēs domājam, ka varētu parādīt, kādas tās jauniešu iespējas novadā, kas viņiem pašiem patīk un ko viņi šeit dara. Un tā ideja ir parādīt, ka katram jaunietim ir kaut kāda tā sava lietiņa, kas viņu aizķer. Nikam tas ir BMX, savukārt meitenēm tā būs dejošana, vēl kādam peldēšana, vēl kādam longboards, un tā tas katram atšķirās. Kad tu dzīvo kaut kādā vidē, tu vienkārši atrodi tās iespējas, bet Olaine, man liekas, ir tāda vieta, kur sporta ziņā, man liekas, te vispār nevarētu neviens, tas būtu grēks, ja kāds sūdzētos. Tur skateparki, 2 restaurēti stadioni, baseins. Man liekas, tā kā visās malās ir šitie āri trenažieri un meža kaķis, baskāju taka meža parkā. Dzīvojot šeit, jau tu redzi, ka pamazām attīstās un attīstās. Tāpat infrastruktūra auga, kaut vai skolas stadions pirmās, kad mēs beidzām 12. klasi, mēs nevarējām viņu izmantot, jo tur bija tieši rekonstrukcija, bet tagad ir skaists stadions. Un tā, kad to veloceliņu sāk taisīt, tas bija vispār vāks, man liekas. Ja tagad paprasītu katram olainietim, vai viņu dzīve ir mainījusies pēc tam, kad ir uztaisīta veloceliņa, es domāju, katrs otrais noteikti pateiktu, ka jā, ka viņš viņu izmanto, jo tur ne tikai ar velo, ar skritulenēm, ar skateboardiem, un tantes arī vienkārši vakaros uzvelk sporta kostīmiņus un tādā raitā solītī pastaigājās. Tā kā, es domāju, ka tas ir tāds riktīgi pozitīvs pienesums. Ja pareizi atceros, bija bērndārs savu laiku. Pēc bērnu dārza tagad ir Olaines veselības centrs. Tur ir fizioterapeiti, dūņu vannas, ja nemaldos, neesmu bijusi, bet esmu dzirdējusi. Zobārsts. Tur ir tajā galā bērnu dārs, saulīte privātais, jā. Un vēl pirms gada šajās telpās bija abadīšanas birojs. Bet tagad šeit ir jauniešu centrs, un par ko mēs esam ļoti, ļoti priecīgi. Jaunieši izveidoja oficiālu biedrību, kas cīnījās par to, lai tiešām būtu šis jauniešu centrs. Viņi savāca skolās parakstus, man liekas, te jau 600 bija jaunieši parakstījušies, jā, viņi grib šādu jauniešu centru. Отлично. Kad šīs telpas jau bija atbrīvojušās, viņas bija, nebija baigi labajā stāvoklī. Mēs izdomājām ar jauniešiem, ka mēs šeit organizēsim pasākumu kafiju ar politiķiem, ka mēs uzaicinām deputātus, runājam dažādas diskusijas par jauniešiem aktuāliem jautājumiem, bet tās telpas bija smieklīgas. Tur nebija elektrības, tur viena rozete mums piedabūja strādāt, un tad mēs ar entajiem pagarinātājiem salikām lampas, lai būtu elektrība. Un tajā vakarā mēs arī tad, deputāti atnāca, un, protams, tad bija jā, visi jāremontē, un burtiski, man liekas, 1,5 mēnesi pēc tam sākās remonts jau. Pirms vēl atvēra jauniešu centru, bija arī jaunieši sanākuši, kā tad varētu saukt, un tad mēs izdomājām, kad būs Olaines jauniešu centrs Popkorns. Un tad jūs redzat, arī pavisam nesen ir tapušas viena projekta ietveros, ko finansē Izglītības zinātnes ministrija. Ir tapušas tādas lielformāta gleznas, ko gleznoja mūsu Olaines mūzikas un mākslas skolas glezniecības nodaļas skolotājs. Un tad Popkorns, tas tā kā apzīmējums no maza graudiņa var sanākt lielas lietas, un arī tas, ka jaunieši tādi spridzīgi un pilsētas svinēs 50 gadus, bet jauniešu centrs Popkorns svinēs 1 gadu. Tā kā tas būs tā superīgi.